Sveika! Tā kā tuvojas Jāņi, sievietes pasaule ir devusies ielās, lai noskaidrotu, vai šī gada plānā ir meklēt papardu ziedu, un ja ir, tad kā to atrast. Vai jūs esat gatavs meklēt papardu ziedu? Kad esmu gatavs. Un ir kāds piedzīvojums bijis tieši ar papardu ziedu meklēšanu? Tagad nē, kas tāds nenāk galvā īstenībā. Tuvojas Jāņi, tu esi gatavs meklēt papardu ziedu? Protams, ka nē. Es neesmu ieinteresēts. Un kā pagājušos gados bijis? Es vispār Jāņus cenšos nesvinēt. Protams. Es domāju, ka es viņu atradīšu. Es neatrodu, ko mēs darījām pagājušajā gadā. Bet aizpagājušajā gadā tie bija interesanti. 2009. gadā man bija Jāņi, vasarā. Zināt, kurš viņus sagaidīt? Nu, Jāņus, ja tā var teikt. Kazino. Kazino? Jā, tas būs brīvības pils par... Viens pats ar meitenēm? Nē, viens pats. Nu, tagad par to papardu ziedu meklēšanu es gan nezinu, bet, nu, ja iet runa par svinēšanu, tad kā tā, jā. Par papardu meklēšanu, nu, tas jau viss atkarīgs, no visādiem apstākļiem, nu. Jā, noteikti. Nu, pagājušo gadu es biju ārzemēs. Nu, tur tā kā nesanāca tik ļoti, jā, pievērsties latviešu tradīcijām. Šobrīd nē. Un kā bija pagājušos gados? Nesameklēju. Un ir bijuši kāds piedzīvojums saistībā ar papardu ziedu meklēšanu? Ir gadījies redzēt un dzirdēt. Papardu ziedu, kur es meklēšu, vai dieniņās, es pat nezinu, Latgalē. Kā mēs meklēsim? Jā. Kā mēs meklēsim papardu ziedu? Mēs iesim caur mežiem, caur pļavām, caur kalniem un ielējām. Un kādas bijis iepriekšējos gados ar pieredzi? Ar papardu ziedu? Nu, vai dieniņās, tā interesanti teikšu. Ir tāds noslēpumains, vai ne? Nu, ļoti. Bet tas jau it kā ir labi, jo sakiet, ka tie latvieši tāda kultra tauta, tāda kautrīga tauta. Bet, nu, kaut kā tā. Es tāds noslēpumains šajā jautājumā. Papardu ziedu? Jā. Pie dabas kaut kur. Jā, nu, ar dabas metodēm, par sentāvu metodēm meklējot. Saki, vai tu esi gatavs meklēt papardu ziedu? Jā, vienmēr. Es vienreiz atradu mežā, pirms 2 gadiem Jāņos Saucgrībā. Un kur tu šogad plāno meklēt papardu ziedu? Vecpiebalgā. Nu, es īsti nebadēšu, kurā vietā tas ir. Pie draugu mums būs pasākums. Pie ezera un tur blakus ir mežs tieši, jā. Un kā tu plāno atrast papardu ziedu? Nu, tas vai palikt noslēpums, savādāk, ja es pateikšu, tad jau visi atradīs, un tas jau vairs nebūs. Tas zaudēs savu burvību. Nu, reiz šķiet šogad papardu ziedus plāno meklēt daudzi. Viens ar senlatviešu, cits ar savām īpašām metodēm. Taču, lai kā arī nebūtu, skaidrs ir viens. Papardu ziedus šogad tiks atrast. Paldies tev par skatīšanos un tiekamies jau nākamo reizi. Atā!